Kā es nonācu Amerikā 3 kilometru augstumā un raudot? How are you feeling? Afraid. Pēc tevi negulētas nakts devāmies 7 stundu braucienā no Lasvegasas uz Kalifornijas parku Yosemite, lai kāptu Half Dome virsotnē. Pa nakti gulējām teltīs un cēlāmies 4 no rīta. Pirmās 2 stundas vispār nebija gaismas, ceļš bija ļoti dažāds un vienu reizi pat apmaldījāmies. Pēc pirmajām 3 stundām uztaisījām mazu pieturiņu ļoti skaistā pļavā un te var redzēt, cik augsta ir bijusi nakts. Jo augstāk kāpām, jo grūtāk arī palika, jo tur ir diezgan retināts gaiss. Taču uzspīdēja saule un, protams, mūs visu laiku priecēja ļoti skaistais dabas skats. Amerikā tiešām viss ir lielāks, piemēram, pastieties uz šiem čiekuriem. Šīs kāpiens mums bija oktobra beigās, taču ļoti ātri palika karsti un nācās vilkt jau nost pirmās strēpju kārtas. Un pēc 5 stundu kāpšanas kalnā neilgi pirms virsotnes izdomājām piesēsties un ieturēt normālas pusdienas. Te mēs atguvām spēkus un es biju super motivēta doties Half Dome virsotnē, taču es nezināju, kas mani sagaida. Izrādās, lai nokļūtu tur, vēl ir tāda lieta kā Subdome. Un šis uzkalniņš sākās ar kāpnītēm, bet vienā brīdī kāpnes beidzās un man iestājās panika. Es apsēdos kaut kāda akmeņa un vienkārši sāku raudāt. How are you feeling? Afraid. So beautiful though. Taču mans draugs ir supervaronis, un viņš kaut kā man iedrošināja tomēr uzkāpt līdz tam Subdome. Šeit augšā īsti nekā nebija, ne akmeņu, ne ēnas, ne krūmu, kur patvērties. Taču es jau biju lepna par to, ka es esmu tikusi tik augstu, un drošības apsvērumu dēļ izdomāju nekāpt augšā. Taču draugs ir diezgan pieredzējis kāpējs, tāpēc viņš devās arī līdz pašai virsotnei. Pa to laiku es sēdēju lejā un vienkārši izbaudīju skaisto skatu.